Katram cilvēkam, neatkarīgi no vecuma, izmēra, dzimtes, pilnīgi katram cilvēkam ir šīs 6 pamatdziņas, jeb nepieciešamības, jeb vajadzības. Tas ir izteikt sevi, jo mums ir arī, kad mums ir emocijas, kā mēs darām, vai nu mēs tā izsakam sevi, vai mēs tā izsakam sevi. Viss pilnīgi dzīvē ir nepieciešamība izteikt sevi, un mākslas darbi vai attēli, ko mēs radām, izsaka, kā mēs jūtamies, kādas mums vajadzības, ko mēs gribam, ko mēs negribam, sevis apzinātība. Expressive urge, tas ir tāda dziņa vairāk tulkojuma. Es viņu iztulkoju kā vēlme, bet urge tas ir bišķiņ vairāk, jūs varat vairāk par to padomāt, ja? Tā kā sevis izteikšanas vēlme. Tad ir otrs vēlme spēlēties, jeb rotaļāties. Tad ir ornamentālā vēlme. Ja cilvēkiem patīk ornamenti, ļoti daudz, kas ir ornamenti, paskatieties, arī mums latviešu tautā ir visādi ornamenti, ciku cakām kaut kur izšo izrakst, ja cilvēkiem nepieciešamība izteikt sevi ar ornamentiem, jo tāpēc, ka tas ir saucamie paterni, tad mums ir tendence imitēt, jeb atdarināt, tad mums ir tieksme sortēt. Mēs atradām ar Maritu tādu vārdu sortēt, sort out, ja, tā kā sasortēt, sakārtot, salikt pa kastītēm, pielikt birku, te ir tas, ja, sakārtot rindās, sakarības, atrast starp lietām un nepieciešamība pēc simboliem. Kad mēs paskatāmies kaut ko, tās piktogrammas arī ir mums tagad radušās un tā kā jūs redzat, ja, šīs te ir iekšā mums. Un radošās terapijas grupas, visi uzdevumi, kas mums ir, un visi video, un viss, ko mēs darām, un izaicinājumi. Un tas ir viss spēlēšanās ap šīm 6 lietām. Arī iepriekšējā mēneša izaicinājums pār sociālajiem tīkliem, ko jūs postojat. Tā ir jūsu sevis izteikšanas vēlme. Katram ir vēlme kaut ko pateikt. Bet skaties uz to postošanu kā uz vēlmi sevi izteikt savu balsi, jo tevī iekšā ir šī dziņa. Jo tu vairāk to dziņu mēģini apslāpināt, jo sliktāk jūties. Vērtība ir tajā, ka tu sevi izsaki. Šī lieta, ko es te ieliku, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Es ļoti iesaku jebkurai izlasīt, ļoti ieteiktu, jo tas ir zinātnisks darbs.